Marta, Jā. es pirmo reizi esmu šitādā ziemā Tērvedes dabas parkā. Es nesaprotu, kāpēc te neviena nav bez mums. Pasies kāds kolosāls. Gan jau, ka ir, vienkārši šeit nav šobrīd. Kad tu pēdējo reizi biji Tērvedē? Oi, es biju pirms 6 gadiem. Tu vispār pilnīgi viss ir izmainījies. Mārtiņu, uz Tērvedi kārtīgam latviešu cilvēkam ir jābrauc katru gadu. Un tāpēc arī mēs esam atbraukuši šeit un savu sarunas biedrus meklēsim šeit Tērvedē. Bet pašu savu stāstu mēs vedīsim no Vidzemes. Un vēl būs tās no Siguldas, kur Matīs spēli rādīs, kas notiek, kad satiekās 3 paudžu cilvēku un aizbrauc vienā kopējā ceļojumā. Marta, Lilita. Aiziet. Ļoti patīk, ka snieg. Sarunēties tieši labi. Un vienīgais cilvēks, kurš Tērvedes dabas parkā var aizrunāt Lutausi, ir runas sieva, Lilita. Tāpēc arī mūsu sarunas biedriem. Tērvedes dabas parks ir nenormāli liels, izrādās. Un, lai te kādu pazīstamā satikt, ir jānokāto vismaz 30 km. Tas tiesa. Bet tas ir kaut kas pārsteidzošs. Cik ir kopējais taku garums? Nu, patiesībā taku kopējais garums tās, kuras ir labi iekārtotas un tās, kuras ir turistiem, piemērots ir apmēram 25 līdz 30 km. Bet, ja mēs pieskaitām visas maziņās staciņas, tad droši vien kā 100 km sanāks. Daļā mēs nodzīvojam. Tās nedēļa jābrauc, nekamēr viss tagad. Mēs patiešām strādājam un domājam par to, un pie tā domājam, lai Tērvedes dabas parks būtu tā vieta, kur var pavadīt 2 vai pat 3 dienas, lai te būtu interesanti. Jums daudz darba, kamēr vienu vietu atjaunot, tikmēr otrās tur ir remonts jāsaka. Nu, patiesībā tā ir. Kopējā parka platība ir 1200 hektāri, un tas tāpat kā Rīga nekad nav gatavs. ir ko darīt. Bet jums vojās aizvien jaunas ēkas un jaunas atrakcijas. Kā notiek ar tiem darbiniekiem, vai kāds bijušais inženieris var kļūt mierīgi arī par rūķi? Jā, patiesībā, protams, kad vislielākais satraukums ir par tiem, kuri mums tā kā iejūtas tēlos. Jo, kā mēs zinām, Tērvedes dabas parks ir saistīts ar Annas Brigderes pasaku lugām, un tāpēc mums vajag meža māti un vēja māti, un tāpēc mums vajag meža ķēniņu un sprīdītu un lutausi. Un, protams, arī rūķis, jo rūķu valstība ir otrā parka lielākā daļa. Un tad ir tā, kad mums ir, teiksim, ir rūķu māmiņa, kas ir lieliska aktrise, bet patiesībā viņa ir vienkārši lauku sieviete, kurai savu saimniecību, savu gotiņu mājās. Tad darba grāmatiņā tu var dabūt tādu ierakstu, ka tas ir rūķis. Darba rūķis. Jā, darba līgumā viņiem mēs nerakstam, ka viņš ir rūķis vai meža ķēniņš vai princese Zeltīte. Patiesībā mēs rakstam līgumā, kad šis cilvēks ir vides gids, jo viņi visi ir devušies un izgājuši savā laikā vides gidu kursus un mācījušies strādāt ar tiem 100 000 apmeklētājiem, kas te mums katru gadu brauc ciemos. Tā kā, viņi mums līgumā ir kā vides gidi. Bet tas būtu skaisti, ka būtu ierakstīts meža ķēniņš, vai ne? Vai rūķis. Vai rūķis tētis. Nav jau tā, ka mēs visu laiku tikai sēžam un pļāpājam. Īstenībā mēs nesen kā bijām Piebalgā, un Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā. Un Biedri, izbaudījām kārtīgu Vidzemi.
ir dzirdēts joks par to, ka kopš izgudrota vietu tālruņa zemes iedzīvotāji krietni retāk novēro lidojošos šķīvīšus. Man gan nekas nav pret, jo skatoties uz leju ekrāniņā, var arī uzzināt lietas, ko citādi palaistu garām. Tā bija arī šorīt, kad ar Gustavu devāmies ceļā uz Piebalgas pusi, ar nolūku paslēpot ar distanču slēpēm pa nakts trasi. Vēl nebijām tikuši pat Siguldā, kad Twitterī pamanīju ziņu, ka kāda ģimene Vecpiebalgā ir izveidojusi slidotavu savā pagalmā, kurā aicina vizināties pat pilnīgus svešiniekus. Meirēnos 2 kilometrus uz ziemeļu pusi no Vecpiebalgas. Nu, ko tu tur? Ko es? Čakrējies. Es esmu pieklājīgs latviečs, ja tu man neteiksi, ka var nākt iekšā, es nemaz neiet svešā sētā iekšā, kur nu vēl ar slidām. Tad ir kāds Twitterim spēks. Galvenais, ka ielūdz nevar šeit. Nu, jā, un dzīves arī nav. Es tev uzaicinu, Martiņu, uz Slātavas tulupu. Es tev uz trīskāršos Vecpiebalgas Akseli. Es zināju, ka teiks par Akseli. Uzsaldēt Mauriņu, tā ir Latvijas cienīga idejas. Nu, redz, sākumā, protams, kas ir tāds standarts dīķis, ja? Bet uz dīķa nevar paļauties. Dīķis te ir, te nav. Tādēļ radās doma, ka mums te tāds labs tas pleķis pie mājas ir, kaut ko ar viņu darīt. Jālai ledus. Es nemāku gulbīti. Es vispār tikai tagad atceros no bērnības, kāds viņu jādara. Skubjāk, kāds būs dienas trīs. Bez gulbiem un bez sniega debesīs. Mēs tajā pagājušajā gadā, vai kad tas bija, mēs 8. martā beidzām sezonu sieviešu dienas ar slidojumiem. Zāle, teiksim, tur uzauga pēc Jāņiem tikai. Ļoti ideāls ierocis cīņai pret kurmiem. Vienkārši super. Viņiem nepatīk, acīm redzot, tas augstums, un viņiem nepatīk arī tas troksnis, laikam, kas slidojot rodās. Tā, ka Jāmet škura otrādāk un jārāda īstie talanti. Cik gadus ir tā tradīcija? 4. ziemu mēs lejam ledu, jā. 1. gadā paši slidojam, tikai, draugi, kas brauc ciemos, un pirms 3 gadiem tad kaimiņu puikas skatījāmies, ka siekalēnām acīm skatās pa reglēm, un tad mēs uzaicinājām viņus. Jūs stāstījāt pirms tam, ka Slātavieta nav tā, godāta bez uzaicinājuma nāk svešā sētā iekšā, mums laukums ir sētā iekšā. Laukums ir sētā. Ko viņiem ir jāpārvar? viņiem jālauž ledus ideāli. Viņiem ir jālauž ledus, jā, bet, viņi to, mēs visi kopā to veiksmīgi daram. Es skolā konkrēti eju, saku, sūtiet savus bērnus, nāciet un slidojiet, jo nav mums jēga vieniem pašiem to ledu sev uzturēt. Man ir liels prieks, ja atnāk vairāk bērni. Teiksim, vakar mēs bijām 8 cilvēki, tas ir superīgi. Uzlikām laternas un vakarā līdz pēc 10 slidojām, spēlējām hokeju. Bet, piemēram, jūs, teiksim, guļat no sēdienas uz svētdienu, un pēkšņi 4 no rīta tur pļušiem ko dod. Tas būtu ideāli. Tas būtu forši, jā. Man patika. Es domāju, ka mēs esam atraduši variantu, kā atbrīvoties no čekas naudas hokejā un no mildrunāta hokejā. Vecpiebalga is the answer. Ne jau mēs taisījām, lai tagad visi tur nāktu slidot un būtu beigi apmierināties lidotāji. Mēs taisījām to ledus laukumu tādēļ, ka mums drausmīgi patīk pašiem spēlēt hokeju. Bērniem patīk. Un labi, teiksim, laukos nav nekur tās mākslīgās halles, vai ne? Kā par brīnumu, visur ģimenēs ir slides, saprot? Tas ir paradoxālākais. Šitien? Ir, jā, bērniem ir slides, es esmu pajautājis. Ka nav bijis, un viņi nekad nav slidojuši, bet viņiem ir slides, jo viņiem uz Ziemassvētkiem vecā māte vai kas uzdāvina slides. Tā kaut kāds tāds sapnis par slidām ir, Atgriezīsimies mērnieku laikos, ko tie ločmēji tur dara, ko viņi tur vai ko ākstās, ko pa jums ciemā runājas, es dzirdēju. Tikai tāds atblāzumi, bet Viņi paši tagad pasaka, mēs domājām par jums tur tā, kad cik te ilgi jūs izturēsiet, kā te jums te ies. Pārvākušies no Rīgas tomēr, un tā lauka dzīve jau nav viegla. Izrādās, ka Piebalgā
ir tāda tradīcija, ka tu par īsti piebaudzēnu var skatīties tikai tad, kad tu esi šeit dzīvojis 7 paudzēs. 2 minūtes. Bet Ločmeļa ģimenei bija tāds tā kā izņēmuma gadījums, jo viņi šogad 18. novembrī apsvināja, ka viņi, lai arī šeit pavadījuši tikai 4 gadus, viņi skaitās jau kā īsti piebaudzēni. Bet kā jūs pieņēmāt to lēmumu braukt uz šeit pārvākties dzīvot no Rīgas? Nu jā, tas lēmums saistīts ar bērniem. Meita jāsūta 1. klasē bija. Pašu tādās darba dzīvēs sakrita tā visa tā situācija, ka gribējās iztīrīt galvu un pārvākties. Laist bērnu, teiksim, tādā saprotamākā latviskā vidē. Par kādiem laukiem šodien vispār ir runa? Ja? Šis ir 120 km prom no it kā lielpilsētas, ja? Bet kādi lauki? Cita Amerikā uz darbu brauc. Jā, mēs tieši par to arī sakam, ja kāda draugs saka, vai pie jums tik tālu varētu biežāk atbraukt, bet jūs tik tālu. Mēs sakam, mēs katru nedēļu braucam uz Rīgu reizi nedēļā. Zin kā, teiksim, vakardien arī ar puikām runāju, nu kādēļ tur tas nav atnācis, tas? Viņš saka, viņš aizbrauc uz laukiem. Jā, vēl te var aizbraukt. Viņiem, zini, vec pie Malga, tas ir tomēr, viņi dzīvo, jā. Katrs, kur viņš to vietu apdzīvo, tā viņam ir tā svarīgākā vieta. Viņš nesēž katru dienu ar domu, es te dzīvoju laukos, beigās problēmas, jā. Nu, viņš dzīvo un dzīvo, nu, ir labi. Tagad es jums parādīšu, kā pareizi attaisnot to, ka tu esi Rīdznieks province. Tāda lūk ir Martas izpratne par iesildīšanos pirms slēpošanas. Drīz tak būs tumšs jau. Bet tas nekas. Tieši naktas slēpošana arī gribas izbaudīt, un to šajā Vidzemes daļā var izdarīt Vanagkalnā. Šī vieta ir būtiski uzsvērt, atrodas starp Jaunpiebalgu un Vecpiebalgu. Vanagkalns. Un šeit notiek organizēta atpūta, svaigā gaisā, absolūtā mierā, bet nevis stāvot un gaidot rindu uz bugeļa un klausoties, piemēram, raidstaciju, kas nevisai. Bet pilnīgā klusumā, uz savu spēka bāzes, nūjām rokām un ar slēpēm pa trasi. Palīdziet mums slēpi. Tad mēs iesildīsimies un gatavosimies naktas slēpojienam. Tu tik par to vien domā. Tad, Marta, pasties, kāda man ir slēpzābaka. Zeltenā kurpes. Zelteni, slēpzābaki. Tu tikai Slēpi nesami. Vanagkalna saimnieks Raimonds Dombrovskis ir gandrīz vietējais un gandrīz iebraucējs. Pa pusē slavēts, pa pusē aprunāts. Dūlais, tu var mūs pagaidīt arī bišķiņ. Jo kā viņš šeit Slātavā ieradās pirms 12 gadiem, tā ar savu ticību pacēla slēpošanu teju reliģiskos augstumos. Es nezinu, varat aiziet uz dzirkstiņu, nevar 3 km. Do virsū. Nu, viņš ir viens riņķis, 3 vairāk, man viņš 3,2. Pababa. Tāpēc? Ko vietējais saka, tu viņu sētais caur trasi dzeni? Viņš neko nesaka pagaidām. Jo viņam vajadzētu baigo paldies, man teikt, jo citādāk viņš brien līdz ceļiem uz mājām, entos kilometrus. Un tagad viņam 90% atvieglo no viņa dzīves. To ir retraku nobrauc, jā? Jā, kurš ir no rīta. Viņš jau tas staigā kā pa cementu. Viņš riteni varēs braukt uz kaut kādu laiku, jo mums jau tagad ir, cik tam mums ir? Vai citi ir 40, 50 kilometri, ja var. Nu, Tu jūties kā vietējais šeit? Jā, es jūtos pats savās sulēs. Viņi jau nepieņem tev te 100%. Nē? Es tagad 10, 12 gadi te dzīvoju. Viņi jau tā, vēl joprojām.
Jā, mums liels notikums, mums bija liela tauka šoruden, vietējie. Paši saorganizēja. Es tikai tur kaut ko paspraigāju, kaut kā tā, kad darētu, zinu, kā tur baigi grūti. Nāk jaunpiebaudzēni. Un es viņus nekad mūžā neesmu redzējis. Viņi visu zina. Viņi zina katru kilometru trasē, kur kas notiek. Un tad ir, un otrs ir tāds, viņš saka, kā es neko nezinu. Un mēs 10 gadus to darām. Viņš nezina, viņš dzīvo 3-4 kilometru no šeit. Viņš nav, ne viņš ne dzirdējis, ne viņš ir redzējis. Viņš saka, nevar būt. Nevar būt. Bet es domāju, ka mums ir vienīgā vieta Latvijā, kur apdzīvotas vietas ir savienotas. Jā, mums ir savienotas. Atliek jau 1 kilometru vien nošļūkāt, kad var sajust to, ko no Bugaļkalna laižot nesajust. Strādā viss ķermenis, turklāt smagi un visu laiku. Un ainava mainās nepārtraukti zem zemeņu vaniļas debesīm. Un tad vēl apziņa, ka vietām šī špūra iet, piemēram, pa seno Berlīnas Pēterburgas lielceļu. Raimi! Tālu vēl līdz beigām! Neesi pusceļā! Sanāc pusceļā. Kaut kāds tu būs pusceļā! Baigi labi! Kas ir no spēka? Nē, ir. Baigi patīk vienkārši. Ko? Nevar, ja? Varu. Latvijas valdībai vajag redzēt šito. Šito namiņu, piemēram. Tur neviena nav, jā? Nē, ir, tur suns ir. Un vēl cilvēki arī. Kas par sauli? Ej, tu nos! Šito vajag iefilmēt, es saku. Šis ir zergut. Korpus bet atbrauc pilnīgs iesācies. Cik viņam vajag laiku pie tevi, lai viņš varētu normāli turēt līdzi? Bez skrišanas gar zemi noslēpot, piemēram, šito aplīti, ko mēs tagad slēposim. Kāds bija jautājums? Cik viņam vajag laiku vai ko? Nē, pagaid. Nē, viņš atbrauc, lai viņš brauc. Nulīt atbrauc. Bet uz priekšu. Gāzelējās un tā, tu tagad... Nē, mums ir vairāk tie riņķi. Mēs viņam tad pasakam, aizsūtam uz riņķi, kur nav kalnu. Tu redzēsi, kādu kalnu tur ir. Tad mēs te pagaidām stāvam pie elektrības vadiem. Dien? Čau, Edijs. Šitas džeks, piemēram, ir arī, var stāstu viņu uztaisīt. Viņš kādu dienu slēpo. Kāpēc tā izsākums zīme? Tu redzēji lejā, kāpēc brauci. Tev ļoti labi sanāk. Tā arī turpina. Es, piemēram, domāju, ka tie, kas teiktu, ka, kalnos tur tās, tas ātrums vai tas adrenalīns, tās braukšanas. Klausies, te distanču slēpošanai tāda nobrauciena. Suni dabū virs un būs adrenalīns. Mums šeit ir, es tev pateikšu, garākais kāpums ir nepilns kilometrs. Kurā vietā? Rocos. Naftu arī dzenat? Šito vajag. Cip. Pēc 400 metriem kafijas pauze. Es nākošais piedomāšu tavam stilam, pa stilu. Nesmuk tev tie dzeltenie zābaki, nepiestāv. Un es nākošais tev labāk inventāri iedošu. Tas vienkārši bija pirmais, kas gadījās par rokai. Komentārs par Raimondu biksēm paliekais gadu šajā kontekstā. Tev pašam liekas mierīgāk, ka tu tā baigi ne pavisam līdz galam komercā, ka tā ir tāds normāls, tāds privāta saimnieku mājas, bet var braukt visi. Es negribu, ka te brauc 20 cilvēki. Es gribu, lai brauc visi tikai mani foršie ar rekomendācijām. Un pēc kā man ir vajadzīgs cilvēks, kurš aizmieg pirtī, un pēc tam viņam pižiks sasals tur. Un pēc kā viņš vajadzīgs man? Pēc tam viņš bija tik nekaunīgs, ka viņš prasīja, kur mans pižiks pēc nedēļas. Uz lāviņu. Man viņš nav vajadzīgs tāds cilvēks. Vienkārši. Par to ir šis stāsts. Par to. Kas tas vispār, tas ir bizness, vai tas ir uzņēmums, vai tas ir prieks, vai tas ir dzīvesveids, kas šis viss ir? Mēs kaut kāda nākotnes baigā vīzija. Tas bija tāds sapnis, ka man būtu māja, kuras būtu savas trases.
Kad es to sapņoju, tad es domāju, ka tā ir utopija. Es nekad nebūšu miljonārs, jo šito var tikai kaut kāds miljonārs uztaisīt, ja tu dzīvot, piemēram, Francijā vai Amerikā. Bet man ir 2 metri līdz trasē. Satais durvis un uzliek slēpes. Mēs ne ar ko neatšķiramies no kaut kādas tur, kaut kur tur tālāk Somijās vai Norvēģijās. Labi, mums ir mazais tas traktorišs, viņš taisa 3 metrus, tiem laikam ir 4 metri platums vai kaut kā tam līdzīgi. Šitas ir baigi. Ledus karalienes sapnis. Kolosāli. Tik smuki. Nē, šo tiešām var ieteikt visām neprecētajām draudzenēm. Ar bērniem vai bez? Ar bērniem vai bez. Tas ir tāds smadzeņu spā. Baigi smuki. Šādu slēpju nakts prieku, starp citu, vēl var izbaudīt Priekuļos, Valmierā, Ventspilī, Madonā, Ērgļos un Rīgā Biķerniekos un Uzvaras parkā. Gan jau, ka vēl kaut kur. Vienīgā problēma, kas mums šeit ir laika apstākļi. Viņi pat nav, es vēl atvainojos, viņi pat nav problēma. 11 gadu laikā vienu gadu nebija sniegs. Mums katru gadu ir sniegs. Tāpēc arī es pārcēlos daļēji. Tie ir izaugsmi šai valstī. Bet kā es varētu Amerikā vai Vācijā taisīt šitādas trases, tu vispār stādies priekšā, kādu man dokumentu būtu jāizpild un kādu man būtu normatīvu par tiltiņu vai vēl pa kaut ko. Tas ir vispār ārprāts kaut kāds. Tu domā, ka es drīkstiešu vienkārši ierakt vadu un uztaisīt apgaismotu trasi Vācijā? Tu sapņovēcies? Ja es nepaņemšu tur 3 limonu kredītu, man vispār neļaus neko darīt. Šeit es paņemu lāpstu un vienkārši roku, un pēc 3 stundām man ir latērna. Un ar to viss izteikts. Un tā ir Latvija. Nebāj labi. Gan jau, ka riņķot pa gaismas apli Vidzemes tumsā varētu vēl, bet kaut kā domas uz ēdmaņām nesās. It sevišķi, kad Raimonds pastāstīja, ka dažkārt te vizinās arī viņa paziņa Velga no netālās Rankas. Viņa cep vienu no brīnišķīgākajām rupmaizēm, kādu zinām. Viens Raimi zvans, un mums ir sarunāta ekskursija. Tas šokri kaut ko ēdis vispār, vai ne? Saka jau, ko pēc 6 nevar. Tagad ziemā es saprotu, cik ir pulkstenis. Es atceros, ka man vecais tēvs viņš teica, ka, ja tu gribi būt spēcīgs, tā kā ziemas ir jādaudz pārstu putra un rupmaize. Bet man vecās teica par maizi tā, vienmēr esam galiņš meitenē, jo tā apprecēšot saimnieka tēlu. Tev būs iespēja. Un tāpēc jau, man liekas, ka vienmēr jau cilvēki saka, lai kādu laiku būtu, vai ne, kad mamma saka, ka, lai cik tev dēliņ grūti arī iet zvani, maizītei vienmēr pietiks, vai nu, un ko tas maizītei ietver sevī, tas, protams, ietver jaunas džīnsas, vai ne, mašīna, vai ne, dzīvoklis centrā. Par Latvijas maizes klēti gan pieklājās saukt Zemgali, taču arī te, Gaujas Rēveļos, var izaudzēt tik daudz graudu, lai cepto rūktu cauri gadu un bez apstājas. Man nenās. Bet šodien lielā ledus disa. Mēs laidies vienkāršā cirdī. Aiz loga dārda Latvijas Radio 2 un sievietītes vienādos kostīmos šaudās tik žigli, ka nevar iespēt nofilmēt. Ieju arī nevar atrast. Bet kā mājās. Tā izskatās. Nu, nākat iekšā, jā. Tas jāvāk, nosaka, ne? Nē, nekas nav jāvāk. Tā ir Velga, ķelmēnu saimniece. Runāt nemīlot, taču pajautājusi, ko īsti gribam, ir mierā ar atbildi. Redzēt, kā maizi cep, dzirdēt kādu stāstu par galveno latviskumu simbolu un iostīt saldi rūgteno cepta rudzu grauda smaržu. Jā, es sāku ar domu priekš zeķubiksēm sapelnīt, un tā viss aizgāja. Ir bijis, kā es sāku maizi no mājās? Protams, ka nē. Šis ir skaisti. Mārts var arī daudz mājas apēst. Es radu Instagram vēršu. Man tas viss asociējās nedaudz ar ansiešu un grietiņu pasaka. Tev vēl neliekās kādreiz, ka jūs te liekat abrās mīklu un cepjat maizi, un tur ārā aiz logas tev ansītas grietiņas salā un skatās uz tiem kukulīšiem. Kur rūkst mīklu.
Kā domā, viņiem ir nodarbināts tāds amats kā mīcītājs? Kur ir? Tagad es pat tik daudz necepu, varētu teikt, galīgi nemaz necepu, bet tad, kad es cepu, tad es savukārt sajūtos kā tāda mākslinieca. Tāda, ar ko podnieks ir savādāks ar manīm, vai ne? Ko vajag? Viss kārtībā. Bet, nē, Kā mājasā receptes ir tikai jūsu, vai ir kaut kāds mātots? Pats pamats ir tā kā visiem. Visi latviešu maizē patiesībā cep vienādi. Paņem tos miltus, uzlej viņiem karstu ūdeni, pirms tam pieliek ķimienes un ieselu. Tad visu tajā karstumā zināmos grādos visu sajauc. Pēc tam gāž ārā tajos kubulos, tad viņi tajos kubulos tur stāv zināmu laiku. Un, kad viņi ir gatavi, tad mēs viņus gāžam ārā šitajās dzeles abrās un mītam. Laucējums. Kas ir laucējums? Laucējums ir vienkārši milta ar ūdeni. Kas jau pēc āvārā? Pasakas par rausīti, doniņu, kukulīti, klaipiņu ir rosinājušas īpašu maizes tēlu manā prātā. Un pat šeit, pietiekami industriāli paskata cehā, ir tā pasaku maizes sajūta. Tas laikam smaržu dēļ. Es paši slīd laukā. Vecā skola. Tā ir, es reizēm domāju, kad kas vajadzētu kaut ko atstāt, uzrakstīt. Es apzītu var tagad, visi redz. Ko tad? Atstāt mantojumu. Tas ir vienkārši. Tas arots, tā taisīšana un tas, ka tā maize mums joprojām kā milzīgi ne tikai ēšanas, bet arī kultūras sadaļa. Kāpēc tas tā ir? Kur tas kods slēpjas? Kas tur ieslēgts tajā kukulītī? Rupmaize tā ir patiesībā nabadzīga cilvēka maize. Visi bagātāki cilvēki ēd kviešus. Kūkas. Es domāju, ka rupmaize var garšot patiesībā tikai latvietim. Pa lielam, citam viņa, es nezinu. Nevar iedomāties, ka vienam vienalga, kuram tur varētu negaršot. Gribēs teikt nēģerim, vai nēģeris atvēl rupmaizi. Viņam tā piestāv. Jā, bet es nevaru iedomāties, ka viņam garšot. Neviens nav redzējis, ka nēģeris ēd rupmaizi, es to nevaru redzēt. Bet zināt, kā es kādu devs kukuli? Jā, autoinspektoriem. Esmu. Ja prasa, es iedošu, jā, bet labi. Mēs esam dzirdējuši, ka, piemēram, Daugavas uzņēmumā gotiņas klausās Siguros, lai būtu labs pieniņš. Mums Latvijas radio 2 non-stopā. Tas ir tas noslēpums. Jā. Kamēr neviens neredz, es domāju, ka CP arī līnija bijās bišķi izskrien. Man par to būtu tikai prieks patiesībā, jā. Mēs viņus divus pasākumus esam novadījuši viņiem. Čalmēniem? Ar laivām braucām. Latvijas Rādio 2 iet pa to visu vakaru. Man jau nepatīk Latvijas Rādio. Tas tā. Es pirmo reizi mūžā dzirdēju dziesmas. Viņi tajā laivā, kā dziesma, kaut kā tur. Viss tā upes, kaut kā 3 līkumos. Viņi dzied līdzi, viņi zina visus vārdus no A līdz Z. Super. Paņem zivi. Džekam ieslāk bija ķēde. Es jums, draugi, gribēju pateikt vienu patiesību, ka neskatoties uz to, ka pēc 6 nevajadzētu ēst. Bet mēs jau nav 6. Es Anētas parakstīju to donīņu rīt līdz rītam. Kāpēc viens cits neēd, ka mēs ēdam? Bēļ mums pašiem nepiedīšu. Nerocēt jau rokas. Tas jau spēļu. Marta, man tev jautājums. Jā. Kad tu pēdējo reizi biji pie direktora?
Mēs esam izsaukt pie direktora, un esot Tērvetes dabas parkā, es Tērvetes pamatskolas direktoram Dainai nevaru nepaprasīt. Nu, zinot, piemēram, to, ka vidzemnieks saka, pie mums ziema pirmā atnāk, pēdējā aiziet. Kāda jums ziema? Kā zemgaliešu ziemu tver? Nu, mēs kā zemgalieši. Man jau vienmēr liekas, ka tā ziema ir skaistākā, tā, ka viņa ir balta un piesnigusi. Bet kā jūs sev tagad tērvetnieki nošķirat no pārējiem zemgaliešiem? Tērvet ir zemgals sirds. Citreiz Vērgļa vidzeme arī lepojās, ka viņi esot tāda vidzemes galvaspilsēta, un tam adonieši trin zobentiņus uzreiz. Neko darīt. Mēs esam zemgals sirds. Kur sākās zemgali? Pie Jelgavas sākas, pie Žagaras beidzās. Bet Jelgava, viņš Hercoga laikā bija Kurzemes vispār bastions. Bet laiki mainās. Kādi ir tie cilvēki, kas nāk no zemgales? Kāds ir zemgalietis? Jā. Smagi. Smagi? Smagi cilvēki. Vienpatņi vairāk. Es domāju, ka noteikti. Es tā izjūtu viņus. Bet Dāni, tagad, nu, it kā mums saka speciālisti un dienesti, ka mēs Latviju tā kā atdodam ik pa brītiņam, jā, laižamies no viņas projām un tā. Vai mums uz šiem 64,000 kvadrātkilometru piedienu dalīties latgaļos, zemgaļos, kurzemniekos, rīdziniekos? Es nezinu, vai piedienu, bet es domāju, ka tiem, kas tur dzīvo, gribās to dalīšanos. Jā, jo, nu, viņiem tomēr liekas, ka katram tās savu vietu jau ir tās svarīgākā. Bet tas arī interesantāk dzīvot, ne? Jā, jo viņam liekas, ka es tomēr esmu. Vai es esmu tas zemgalietis, vai es esmu latgals, vai kurzemnieks, vai arī rīdzinieks. Jo rīdzinieks jau īsti nezina, vai viņš ir zemgalietis vai vidzemnieks, kā jūs jūtat. Kurā priekšpilsētā dzīvāt? Jā. Un kā paaudzes sadzīvo jūs prāt šobrīd? Nu, arī atkarīgs, kāda ir ģimene. Es pat gribu teikt, ka tādā ļoti tuvā lokā, kas ir apkārt, nemaz tik daudz tādu paaudzes kopā nedzīvo vairākas. Mums ir izveidojusies arī tāda brīnišķīga tradīcija, ka mēs dodam vārdu jaunajiem censoņiem, jaunajiem režisoriem, kuri piedāvā mūsu raidījumam savu redzējumu par ceļojumu. Un kas mums būs šodien? Matīs Spēle, Tallinas kinoskolas students, ir uztaisījis veselu stāstu par to, kā 3 paaudzes sadzīvo jaunākā, vidējā un vecā. Dosies viņu kopējā ceļojumā un vienam priekš otru ir uzdots sagatavot kādu atrakciju. Jā. Sveika! Tu no kurienes? Čau! Nu, ilgi gaidīji? Nē, tad nostājās pie pulkstē, domāju, jāpaskatās, kāds izskatās. Viņi nebija vēl kārtīgi redzējis nemaz Siguldā. Tā kā, kad mēs tev runājām par to telefonu, likās, ka vēl viens mums piebiedrosies jaunāks cilvēks. Pagādājums, ka viņi neredz. Jā, Pauls, viņš vēl nav atnācis. Es domāju, ka es kavējos. Nē, laikam acīm redzot, jaunākais šoreiz kavējās, bet starp citu es viņu nepazīstu nemaz to puisi. Viņš ir šajienietis vai kā? Arī Siguldietis. Arī Siguldietis, jā? Tāpat kā es. Tad jau jūs šo pusi labi pārziniet. Es atkal no mūsu Raganas puses tā mazāk šo pusī. Es arī Krimulas novadu pārzinu. Un mēs arī katrs savu pusi, kaut kas kaut ko vairāk zina, kaut kas mazāk. Tā jau mums parasti vietējiem ir paši pat nezinu savu apkārtni, savu novadu, zina, kas citur notiek, bet tikai ne savās mājās. Tikai ne savās mājās, jā. Neatbild? Pagaidām, ne. Guļ noteikti. Es tev saku, ne jau māte nelaiž. Es domāju, ka gan jau tulīt atbildēs. Aigar, jā, mēs esam, tepat ir infocentrs. Varbūt aiziesim kaut ko jaunu varam uzzināt. Ejam apskatīties. Dien! Dien! Mēs esam laikam nokļuvuši informācijas centrā. Dien, jā. Būsim pazīstami. Klausies, Jānis, tikko ieraudzīju kaut ko neiespējamu. Tā, nu kas tas? Tagad mēs gaidām paskaidrojumus, kā tas ir Siguldas. Siguldas svaigais gaiss ir tāds salīdzinoši unikāls turisma produkts, piedāvājums uz šīs te buņģīs. Viņā pašā tiešām nekā nav, ja nu vien jūs dodaties ārpus Latvijas un vēlaties iepot. Jā, tur ir īsts, dabīgs Siguldas gaiss. Un svaigs pie tam, jā. Apkaldos un gribas aizstot Siguldas gaiss, tad atrai vaļā un jūti
Bet te ir arī otra īpašā lietiņa, tas ir QR kods, kas tiek nolasīts ar viltāruņu palīdzību, un zem tā slēpjās informācija par maz populāriem un unikāliem turismu objektiem Siguldā. Gribējās ļoti zināt, kādā veidā jūs te šeit esat dabūjuši to gaisu iekšā, jūs viņu tā kā ķerat, un vai tieši tā, kad tas Siguldā svaigais gaiss, tas ir pavasara gaiss, ziemas gaiss vai rudens gaiss? Katrā gada laikā jau tas gaiss ir citādāk, īpaši šobrīd Siguldā. šeit ir ziemas gaiss, ja? Tad, ja es pavasarī nopirkšu šo buņģiņu un atvēršu vaļā, tad es šeit smaržos pēc ziemas. Tur smaržos cerams pēc ieziediem, jā. Viņam ir arī kaut kāds garantijas termiņš, ka viņš tā kā vīns paliek ar katru gadu viens svaigās. Labāks pārsteigums, ka atver vaļā. Sigulda! Nu tā beidzot. Čau jums! Labdien! Labdien! Neilgu kavēšanos. Neilgu kavēšanos. Labdien, Pauli, nu nekādu vainu. Mēs jau esam paspējuši jau izdomāt, ko mēs darīsim. Re, ka mums ir Siguldas svaigais gaiss, par to mēs tev pastāstīsim vēl. Mums izstāstīja ļoti sīki un skaidri. Kur mēs brauksim? Un es pieņēmu to lēmumu, ka mēs aizbraucim uz Moras safari. Es paņēmu burkāns priekš tie, kas ragus liek. Šiem ragainajām cienas. Tagad jau met, ne? Tad laikam met, jā. Mēs ar Eigaru un Pauli centīsimies viņus iebarot. Varbūt kādu aizvilnāsim līdzi uz Siguldas pusi tuvāk, lai nav tik tālu jābrauc. Uz Mulleri. Atbraucām. Neko jābrauc apkārt. Motorzāģi mums nav. Sveiki, jūs tādi baigi aprīkot ar modernu tehniku, man savējie rīki mājā aizmirstušies. Varbūt jūs varat palīdzēt izpīpēt, kā tikt uz Siguldu. Latvijas ugunsdzēsēji ir uzņēmušies arī tādu lietu, kā pildot civilās aizsardzības funkcijas valstī. Viņi arī pild šīs funkcijas, ka viņi var atbraukt, sašķērēt šo te apsi, un tā kā pēc kāds, es domāju, pēc minūtēm 40 būs brīvs brauciens. Sākumā vispār kā mūsu saimniecība veidojās, mums abiem absolūti profesijas nesaistīts ne ar laukiem, ne dzīvojuši laukos. Un atguvām zemes īpašumus un domājām, ko ar to zemi darīt. Un sākām ļoti tradicionāli, tā kā to dara jebkuri zemnieki. Izveidojām aplokas pļavas, tad viņas uzarām, tad likām kartupeļus iekšā. Bet šeit ir ļoti nelabvēlīga zeme. Te ir augsti gruntsūdeņi, māls. Ražības ziņā ļoti nelabvēlīga zeme, un tas bija pilnīgi garām ar kartupeļiem. Nākošā gadā ziemājas iesējām, kas bija nerentabli pilnīgi. Tur pat nebija izdevīgi novākt, nokult viņus, ka labāk bija atstāt, lai viņi paliek zemē. Un te vienīgais prieks bija, ka tajā rudenī mums dzērves un nākošā pavasarī dzērves dzīvojuši šīm pļavām. Tad bija tāds estētiskais skaistums. Bet bizness nebija nekāds. Un tad faktiski ideja bija paņemt no Zviedrijas, Anglijas, ka var šos savvaļas dzīvniekus tādā zemē, kas nav tradicionālai lauksaimniecībai piemērota. Mums ir arī sagatavots tā, ka ir dzeltenos spainīšos kāds kārumiņš briežiem, un tad jau ieraugot dzelteno spainīti ir tādi drosminieki, kas arī nāk klāt. Redzams, ir vienam dzīvniekam salikts pa gadiem, kā mainās. Te ir viņa pirmie ragi, 2. dzīves gadā. Šodien jūs redzējāt visus ar pirmiem ragiem, ja? 2. dzīves gadā aug pirmie radziņi. Tad normāli pavasarī viņš nomet ragus un viņam aug 2. ragi. Šitie ir 2., 3., 4., 5., šitie ir 6. ragi. 7. dzīves gads. Te jūs varat paklausīt, kādi viņam jānes tie ragi. Lai jūs zināt. Es jau laikam
kilometru nenonēs, tev būtu nometis. Nedomājies divi tādas. Vēl tādas Septītais, jā. Kā tas izskatītos? Jā. Otrā rokā tu un var taisīt fotos. Humors humoram, bet dzīvniekam tādus smagumēs. Iedomājies, kādu jums produktu Līdz 15 gadiem viņam tie ragi paliks lielāki, apjomīgāki. Līdz 15 gadiem? Jā, un tad viņam iet vecumdienas. Ir fiksēts, ka viņi dzīvo 20-25 gadu, bet viņiem regresēs viss. Ies uz otru pusi. Laikam jāpētīt, ka tas gaiss, ko mēs šodien ieelpojam, tas mums dod ļoti galvenais, lai iesnas enerģiju. nebūs. Laba enerģija. Siguldā ir siltāks. Jā, krietni tāds uzreiz jūtis, man pastaigājas. Sāsvīst var vispār. Te 2-3 gadus apakaļ, ja maksāt biedra naudu, tā sektārs saka, viņš ir karī. Viņš saka, tu esi pēdējais palīdz. Tas nozīmē, ka jaunmeistari vairs, ja arī rastos gadījumā netīšām, ja, tad arī viņi nevar nokārtot eksāmenu, jo vienkārši nav kas to pieņem. Nav tādu cumstu vairs. Viss, ģildi nav vairs. Par cik interesanti tādi, ja, tad, ko, kā atnāk cilvēki, es noteikti, ja, parāda, kā pārbaudīt, kā atšķirt, ja. Pirmais pārbaudas variants ir ar āmuru. Viss vienkāršākais, elementārākais gājiens. Te es tagad paņemšu vienu plīsušu gabaliņu. Tāda jau kas ir, ja? Un ar āmuru pa virsu, ja? Tagad šis izjūk, ja? Ja izjūk, ja, tad tas nozīmē, ka tas bija īsts dzintars, ja? Bija pagātnes formā. Viss bija, bet pārbaudījām, zinām, ka tas bija. Tagad ņemam vienu viltojumu, šito es esmu 1000 reizes klapējis. Reiku, šito var klapēt. Daudz labāks par dzintaru, izturīgāks. Ja? Bet ne dzintars. Šitādas pie mums var iegādāties. Mierīgi. Ja? Es vēl parādīšu, ko vēl visu daudz var iegādāties pie mums, vai piezāslāni. Tā, tagad, bet es parādīšu, kā atšķirt nopietni. Tas tāda. Šito taču jūs ar āmuru nesakīs. Bet te ir, noteikti nē. Te Riku ir dzintars, normāls dzintram, vienmēr ir miziņi. Teiksim, un ja meistars strādā, cenšas saglabāt to miziņu, lai uzreiz var pateikt, jā, tas ir īsts. Ja tā miza plasmasai nav miziņa. Bet tagad te ir otra puse, ir noslīpēt, nopulēt, un tur te ir ultravioletā lampa. Un tagad paliksim apakšā. Un paskatāmies, ja, kas tas ir. Jūs redzat to zilo gaismu toni, ja. Tātad optikā to sauc par opaloscensi. Un tūlītās pieliksim 2 plasmas gabliņas, ko arī pārdod pa dzintari, ja. Un te nav tā efekta, tās zilās toņa nav. Tāds violetīgs drīzāk kaut kas atspīd. Ne, tās ir atspīd tiešām, ja, bet lūk, te ir dzintars un tā ir plasmas blakus. Strādāt, nopietni, ja, 600 kg salasīt, jūs pasniedzāt, ka esot Liepājā dzīvojis, ja. Vienreiz viens vācu kungs, 2 metri pāri augumā, svars kāds 150 kg, viņš tā zina, viņš tā nicīgi, ja, tā, viņš saka, ka es tur struntu slīpēšanu, ja. Es saku, nesakiet visu, es saku, tur uz galda tādi mazi plāniņi ir, es saku, paņemiet pirkstos, ja, šitā te, un pastieties, cik vien plānu var paņemt, ja, cik vispirms no pirkstiem noslīpēsiet, līdz zintaram tiksiet, ja. Un šis neapvainojās, viņš pagriež bluzu un muguru un tagad urķējās kāds minūtes 2. Urķējās, pagriežās pret mani, viņš saka, bet tas tak nav iespējams, ja, bet tā pārliecinoši. Es saku, jā, bet tie jau ir gatavi noslīpēt, nopulēt, tie jau ir tātad, ja. Tad viņš teica, viņš ir viss cieņi. Kā jūs jūtaties? Brīnišķīgi vispār. Paldies Aigaram par dzintariem. Un kā tev patika? Man patika, protams. Tagad mēs beidzot paskatīties. Esmu atbraukšu Siguldas bobsleja trasi, vai ne?
nobrauksim lejā ar Vučko. Bet es tu neesmu pa vecu tādam braucienam. Nē, gan jau izturēs. Gan jau izturēs, jā? Labi. Paldies jums liels, paldies ugunsdzēsēji. Ceļš ir brīvs, koks ir novākts, ugunsdzēsēji visu savu darbību. Vismaz beidzot tas ir izdarīts, apceļu mēs jau atradām. Jā. Vučko ir kaut kas līdzīgs turistu bobam, mazliet vienkāršāks, mīkstāks, bez pilota. Tas ir tāds drošs pasākums. Pilnīgi drošs. Tas ir gan bērni var izzināties, galīgi bērni. Ir vēl mazliet sarežģītāki pasākumi pieaugušajiem, bet... Acis asaro. Ātrums bija labs. Bet bija ļoti labi, pareizi. Paldies tev. Tas bija super. Nu kā, Jāni, ko? Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Es labprāt vēl 4 reizes brauktu. Ja kāds mani vestu tagad. Nu, ko dodamies augšā? Diena beigusies, man liekas, ka ļoti labi. Diena nebija ļoti tāda īsa, viņa patiešām bija gara. Mēs visur izbraukājām. Pa īstam ziemā iekšā, vai ne? Bet, Paul, man liekas, ka šis gaiss, ko mēs šodien baudījām, man šķiet, ka tik svaigu gaisu, un kad mēs varēsim salpoties. Jo tāpat kā mēs savu māju tikko iepazinām vēl vairāk, ka ne tikai pilsētā ir kas saskatāms un saredzams, ka ir skaisti un kaut kas uzzināms, bet arī ārpus tās. Ir ziema. Zini, diena bija jauka, bet pa mājām. Silts. Bet tūlīt, kur katru brīdi. Marta, paskaties, visi vietēji ir prom. Mēs atkal esam divatā palikuši. Gads arī tūlīt beigsies. Kur pārsteigums? Tidiju! Biobērts sulas putojošais. Tas ir Latvijas bērns direkstošais. Tev pat glāzes līdzi ir uz mēžu. Sniegu. Kāpēc jau tas zobena? Nā, čau mazāk. Kā tur bišķi? Tiešām putojošais. Man priekš tevis arī ir pārsteigums, ja? Koi, man laimīgi, tev jauno gadu. Par tām 5 paudzēm un 5 novadiem.